Labdien! Es esmu Raivis Pranis no Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras. Mēs esam vieni no 5 veicējiem, kuri pārbauda smidzinātājus. Jā, sākotnēji zemnieki nedrīkst teikt lauksaimnieki, tas ir pareizi. Lauksaimnieki to uztvēra, nepatikās viņam šādi te, kas saka, ka ieviesas pārbaudas. Protams, jebkura pārbaude tie ir ieguldījumi, arī nezinu, kāds būs rezultāts un cik stingri tas būs un tā tālāk. Bet, protams, patreiz viņi ir to pieņēmuši kā pašsaprotamu, attieksme ir stingri mainījusies, ir kas ir nomainījuši šīs iekārtas, vai ne, bet lielākoties viņi ir pilnveidojuši, uzlabojuši esošās un veids pārbaudas viņām. Un jau pagājuši jau ir jau 15. gadā, kad viss tur sākās, jau ir aizgājis otrs cikls, kādam jau trešais, kur viņi, un to ir pieņēmuši pašsaprotam, vai ne? Jā, mēs neteiksim, ka mēs veicam daudz pārbaudes. Mums ir tā, ka tā darba specifika ir tā, ka mums nav tikai smidzinātāju pārbaudas, mums arī citas funkcijas ir. Līdz ar to smidzinātājus mēs vidēji no 60 līdz 100 iekārtām gadā pārbaudām. Ko nozīmē gads, vai ne? Šī sezona viņiem ir salīdzinoši īsa. Varētu ņemt teikt 6 mēneši, vai ne? Kad tās temperatūras mums tomēr tie pavasaros ir diezgan vēsas un arī bieži rudenī paliek ātri vēss un pārbaudas nevar veikt. Un arī pa to starpu tajos 6 mēnešos arī daudz lauksaimniekiem paši ir aizņemti un nākās tur, mēģināt pielāgoties vienam otram, lai veiktu šīs te pārbaudes. Jā, tāpatās no šīm 60 līdz 100 pārbaudēm gadā mums apmēram, pēc statistikas apmēram no 8 līdz 12 iekārtām ar pirmo reizi, ar pirmo reizi nav pozitīvs lēmums, jā, reāli ir kāda neatbilstība, dēļ kā šo uzlīmi neizsniedz. Vai ne? Būtiskākās defekti ir sprausla caurplūde. Diemžēl tā ir top 1, jā, dēļ kā šīs te pārbaudi neiziet. Lielākās problēmas ir tieši plakanstrūks sprauslām, jā, kur ir gadījumi, kad pat uzliktas ir jaunas šīs te sprauslas un vidējā caurplūde pārsniedz plus mīnus 5% atļautās caurplūdes. Jā. Protams, lauksaimnieks ir izbrīnīts, mēs tur neko nevaram palīdzēt, ne mēs viņus ražojam, nekādā veidā, tāpēc arī, protams, tajās jau no pieredzes, arī norādām šiem lauksaimniekiem, kad šīs, lai padomā, vai tiešām vēlās ar šādām smidzinātas sprauslām, vai tomēr nav labāk kādas citas iegādāties, protams, nenorādot kādas, bet painteresēties par ražotājiem, jo, ja jau jauna kādreiz jau neatbilst, tad kas būs vēlāk smidzinot. Dīvaini ir tas, kad, ja šī caurplūde ir lielāka, kāpēc viņi paši to nav piefiksējuši, jo tas jau parādās uzreiz jau patēriņā darba šķidruma, bet ir tā, jā. Otrs būtiskākais defekts šī ir manometri. Arī viņiem bieži šīs tās kļūdas ir lielākas par pieļauto normu. Vai ne? Līdz ar to tas arī viens no rādītājiem, kad šī caurplūde būs lielāka nekā drīkst būt. Tādā veidā, un kā top 3, es teiktu, arī sūkņu darbība, kā rezultātā sprausla nav vienmērīga plūsma. Jā. Viņa raustās tādā veidā. Plusi, mīnusi. Plusi, protams, jebkura pārbaudīta iekārta ir pārbaudīta, un mēs zinām, ka viņi ir atbilstoši, un līdz ar to viņi ir dabai, nav kaitīga apkārtējai videi, un tādā veidā. Tāpatās ne katru gadu, bet ļoti bieži mēs šīs uzraudzības vizītēs, kas mums igadējās, arī runājam,
kad mēs jau neesam, jā, ok, iekārta tajā brīdī ir atbilstoša, izsniedz uzlījumu uz 3 gadiem, bet nav izslēgts un mēs nevaram justies droši, ka aizbraucot pārbaudītājam, ka nekas netiks samainīts, tā iekārtai pamainīts. Līdz ar to iespēja vienmēr pastāv un tas pastāv jebkur, kad nebūs tā, kad neko nemainīs un šī iekārta strādās ar iekārtu tāda, kā viņa ir pārbaudīta. Protams, sprauslas atkarībā no smidzināšanas intensitātes viņas izdilst, bet pastāv varbūtība, ka šīs sprauslas izņem ārā un ieliek pilnīgi citas, kuras ir neatbilstošas. Bet diez vai par to kādreiz cīnīsies, lai novērstu tādu situāciju. Protams, jebkas ir iespējams izdarīt, bet tas atkal viss sadārdzināsies un atkarībā kā valsts, uz kuru kā viņi vēlēsies, cik nopietni izskaus šādus riskus vai ne. Mīnusi. Protams, jebkura pārbauda, tas ir liekas administratīvais sloks, izmaksas un tādā veidā. Bet neticu, kad pienāks tādi laiki kādreiz, kad pilnīgi visi rūpēsies par jebkuru iekārtu, uzturēs viņu tehniski kārtībā un nevajadzētu mums nekur nekādas pārbaudes. Diemžēl mūsu cilvēku dabā ir tā, kad kaut ko dzīves steigā, darba steigā palaižam garā vai kā, un līdz ar to nav slikti, kad ir šādas pārbaudes. Protams, viss ir atkarīgs, ko tieši bauda, cik tas ir ārējā normatīvā noteikti šīs prasības, kādas viņas ir noteiktas. Protams, patreiz arī spēkā esošais ārējais normatīvs nav perfekts. Viņu sen jau vajadzētu pagrozīt un šīs vienoties par gan veicējiem. Kaut gan mēs tur neesam ieinteresēti, pieņemsim, kas saka, kas par bojājumiem, trūkumiem tur ir viņam, lai kas saka, gadījumā, jā, kaut kāda neatbilstība, bet arī tomēr ir uzkrāta pieredze, ir liela daļa arī paši esam lauksaimnieki, no tās puses arī noteikti šīs kopīgas prasības. Bija brīdis, kad tikāmies, iesniedzām šīs prasības, bet viņas kaut kur ir nosprūdušas koridoros. Līdz ar to būtu labi atjaunot un izcelt ārā šos ierosinājumus. Varbūt tur vēl kaut kas ir pamainījies no pieredzes un tiešām grozīt šo normatīvu un lai spēkā, jo ir tur neprecizitātes tādā veidā. Vai kādi jautājumi? Jā, tieši ārējā, jā. Jo viņi reāli sākotnēji, kā viņi ir, viņi nav pilnīgi nekas nav grozīts, jā, un ir pat tādas situācijas, jā, kad, piemēram, mums jau tajā ārējā normatīvā ir, ja nemaldos, 4 izmēru sprauslām noteikti šīs vidējās caurplūdes, bet viņas jau ir vairāk, jā, līdz ar to pēc būtības mēs, piemēram, nedrīkstam pārbaudīt, ja iekārtas valdītājam ir pelēkās krāsas sprausla, piemēram, mēs nedrīkstam viņas baudīt. Jā, mēs viņas nedrīkstam baudīt. Ko darīt? Klients saka, es viņām smidzināšu un citas nelikšu. Pēc ārējā mēs nedrīkstam pārbaudīt. Tur tāda domstarpība rodās, teiksim. Tur. Jā, tā ir tāda būtiska, vai ne?
To viņi saprot. Tur mums šī gadījumā par brūnu un sarkanu mēs saprotam, un arī viņi saprot un zina, ka šī caurplūde ir atbilstoši sarkanai. Tur par to nav diskusijas, bet tieši šīs divas, kuras iztrūkst, nedrīkstam mēs viņas baudīt. Jā. Mēs viņu nedrīkstam pat vērtēt. Jā, jo kā? Ko lūdzu? Tas ir viens, jā, bet otrs mēs pat viņu nedrīkstam tādā ziņā, jo mēs, līdz ar to, jo mēs varam nonākt līdz caurplūdes mērīšanai, jā, bet ar to viss beidzās, līdz ar to viņš tādā pusprocesā apstājās, vai ne? Bet to jau uzreiz, kā secina, kad, no pieredzes jau ir tā jau, kad pirmais jau, kad piesaka, painteresējās. Vai ne, lai nav tukšais brauciens, vai ne, un, tērēts laiks vienam un otram, tādā ziņā. Un vēl citreiz liekas, kāpēc tā notiekās, kad labi norunā, kad kādi tie nosacījumi šī gadījumā, no ārpuses nomazgātām iekšpuses, tīrais ūdens, iepildīts UTT, bet aizbrauc un filtri netīri un beidzās mums šī. Tas tā izbrīna, kad atgādina lauksaimniekam, jā, viņš saprata, aizbrauc, bet nav izdarīts tas, jā. Man ir jautājums, vai jums ir kaut kāda informācija vai liela par to, cik daudz mums lieto inžektoru tipos prauslas, vai visi pārsvarā lietot Informācija tik, cik mēs paši esam saskārušies ar iekārtām, vai ne? Šīs inžektoru sprauslas, protams, viņas tās plakanstrūgas sprauslas, tās ir šīm mazas litrāžas 12 metru smidzināšanas iekārtām. Jā, tās, diemžēl, neteiksim diemžēl, bet viņi iegādājušies smidzinātāju, jā, uzstādīts ir bijuši šīs sprauslas un nemaina. Tādā ziņā viņi uzskata, ka tās arī pārdevējs varbūt ir teicis, ka, jaunas, pirms pērkot jaunu kaut vai ne, jaunas sprauslas ir noteikti, bet, protams, ar 12 metru iekārtām tā ir maza saimniecība, noteikti bieži nelieto šos iespējams auga aizsardzības līdzekļus, jā, līdz ar to varbūt viņiem apmierina, ka viņi var šos laikapstākļus noķert pareizos, lai ar viņām varētu, kaut vai arī tā paša vēja, vai ne, kas saka, un veikt šo smidzināšanu. Tāda. Tās ir pārsvarā. Latvijā ir pārsvarā, jā, bet tā jums nepateikšu procentuāli vai kā, bet dominē šīs inžektoru sprauslas. Nē. Šī gadījumā ir šis normatīvā, kas ir arī ziņojuma veidlapa, jā, kuru mēs aizpildām, jā, pēc pārbaudas laikā, jā, un tad mēs ievadām auga aizsardzības dienesta šī sistēmā, kur auga aizsardzības dienests redz un šo rezultātu un tādā veidā, defektu, visu teiksim, tādā ziņā. Tur ir izmērs tikai. Izmērs tur ir, jā. Tādā ziņā, viņi redz vienīgais izmēru. Un arī, protams, to var arī saprast pēc caurplūdes, jā. Jo jāmēra, visiem ir pie 2 bāri, līdz ar to pēc tā jau var secināt ar kā, bet izmērs arī jāzināms viņiem šī gadījumā. Bet veids, nē, tikai izmērs. Tas arī tāds iekļaujamais grozījumos jautājums. Protams, tur, noteikti tur ir, lai šos normatīvu grozītu, tur jābūt ir manā skatījumā gan pārbaužu veicējiem, gan iekārtu lietotājiem. Protams, auga aizsardzības dienests, tādā veidā, lai šo normālu kopsaucēju. Protams, te ir jautājums, kā dzirdējām, Zviedrijas prakse 4 dienu kurs, un to esi veicējis. Mums ir stingri nopietni, vajag to grūti pateikt. Man ir smidzinātāji, 4 kurētas brauku, 3 smidzināšanai un 1 lejamā kases. Jā. Bauda jau mums ir normatīvs nosaka, jābārbauda tikai auga aizsardzības līdzekļu
šīs lietošanas, jā. Šī te, kas ir minerāla mēsliem, tā nav jābauda. Jums vēl varbūt arī 4 spraustu turētājs, 3 ar minerālu mēslu, 1 ar auga aizsardzības līdzekļu. Līdz ar to bauda tikai auga aizsardzības. Jā, tās neinteresē, jā. Gan jau jūs ar kāds esat no lauksaimniekiem šeit. Kā jūs uztverat šīs te pārbaudas? Vajag un viss, vai ne? Jā, es saku, vot kā bija... Jo, protams, saimniecības, kurās smidzina pats īpašnieks, viņš nopietni seko līdz šam darba šķidruma patēriņam. Nezinu, kā ir saimniecībās, kurās ir lielas, kurās ir darbinieki, kas to veic, kā tur notiekās. Jā? Vai darbinieki piefiksē šīs te kaut kādas izmaiņas smidzinātājā, vai vienkārši smidzina. Grūti pateikt, jā, to, kas saka, lielo saimniecību īpašnieki zinātu, jā, kā tas ir. Nu jā. Tas labi, ka pasaka, līdz ar to secinām, ka saka, tiek domāts un skatīts, kāpēc tas tā notiekās, vai ne? Tādā ziņā, kā minēja, cik Latvijā ir iekārtas noteikti, kad nezinām, jo sākotnēji bija tas bums, bet es kā teicu, tas mazs, jā, kad nopirka jaunu lietotu iekārtu, kā tikai, lai būtu atbilstu normatīvam, bet arī tas, jā, tagad. Cik redzu un cik dzird, tad arī tas vairs nenotiekās. Tur jau noteikti, jo es teikšu, es nerunāšu kā augaisības dienas pārstāvs, ne kā no malas. Nē, protams, kad jebkura praktiskā iemaņas ir praktiskās iemaņas, ne tikai šī gadījumā teorētiskās, kad patreiz ir, bet vai... Jo iekārta ražotāji atšķirīgi, iekārtas ir atšķirīgas. Tāpat tās, tie laiki ir beigušies, kad ir stipri līdzīgas iekārtas, ka tu zināsi, kā ar viņu strādāt. Tur jau tāpēc, jā, tās tehniskā uzbūve, tas pats pamats, tas jau nemainās. Tur ir sūknis, dalītājs un viss tā tālāk, vai ne? Tas viss nemainās. Jā, varbūt, ka to, kas saka, kad varētu apmācīt, izstāstīt, praktiski parādīt, kurš ir kas, teiksim, tādā veidā. Nē, protams, mēs varam, jebkurš izplatīt, jā, aicinām, jā, un pēc tām 100 stundām maksās, kas saka, jā. Protams, jā. Tāpēc saku, ja tas darba veicējs, viņš zina to pamatu uzbūvi, viņam arī vieglāk, nevis tikai, kas saka, pārzināt šo datoru un, kas saka, jā, izsmidzināšanas. Protams.
tas neprasam daudz. Bet, kā mēs redzējām, Zviedrijā 12 metrīs maksā 300 eiro plus ceļš. Ja? Mums tas maksā 120 viss, ja? Plus ceļš, statīvi. Bet viņš par to nevar. Cik mums ir? Mēs sākumā strādājām pēc uzlīmēs. Mums devā 1200 kaut kur uzlīmēs. Uzlīmes gadā? Jā. Tas ir Tagad bija man pēdējo, ko es paņēmu jūnijā uzlīmi 340. Nu, varbūt vēl tāds vairāk. Tas ir, ne tikai es to mēs 5 pārbaudām. 345 pārbaudām, tas mazs vai ne? Nu, labi, 500. Kas tas ir? Tas nekas nav. Ja, jo es pazvanu zemnieku, viņš pagājis 3 gadi, es pazvanu zemnieku. Es šogad nepārbaudīšu. Ja? Tāpēc, ka, nebrauc jau pārbaudu kādu, ja? Un tādi ir daudzi gadi. Pēc tam paiet 3-4 gadi viņš jau zvana, vajag pārbaudīt. Aizbrauc tas pats smicinājums. Mēs taču redzam, tā ir. Ja? Viņš nav 3 gadus vispār pārbaudīt. Tāpēc, ka dienas nav atbraucis un viņš paskatījies. Pārdod veco visu uzlīmi. Nē, tas pats smicinājums, jo es taču redzu, mums jau ir dati. Tajā gadā mēs pārbaudījām tas pats, pēc 4 gadu 5 es braucu tas pats. Nav jānotiek. Man nav jānotiek mums skaits, un aiziet visu tālāk. Nē, tas pārbaudījums, tas Saprotams, jā. Jauns bērns, tam ir 5 gadu, bet ir tā. Nē, protams, vai ne? Bet tā, jā, ok, es saprotu, Latvijā ejam uz zaļo kursu, bet cik mēs esam spējīgi aiziet uz šo zaļo kursu? Maz. Aiziet var lielie zemnieki. Vai nu Latvijā tad mums būs lielās saimniecības un pārējie kalpi, bet viņiem ar daudz nevajadzēs kalpus. Jā, līdz ar to, lai varētu normāli, manā skatījumā, normāli mājasaimniecība varētu dzīvot ar 200 hektāriem. Ja ir vairāk, 250 jau ir normāli, jau var attīstīties. Līdz ar to reāli visām, manā skatījumā, visām šīm prasībām tiek iznīcinātas šīs normālās saimniecības. Un kā beigās, kāda būs tā Latvija? Zaļa varbūt, bet ar ļoti maz iedzīvotājiem Latvijā. It kā mēs gribam kaut ko labu, bet mēs arī ejam otrā grāvī, krītam iekšā, diemžēl. Pareizi strādājot arī varētu ar šīm te pašām iekārtām, bez jaunajām tehnoloģijām, kuras nevar atļauties mazās saimniecības un strādāt un viss notiktos. Paldies! Paldies!